Mans referāts sadalīts trīs daļās. Pirmajā daļā es īsi ieskicēju tādas filozofiskās atšķirības starp to temporalitāti, kādā latviešu dzeja eksistēja pēc Otrā pasaules kara ļoti īsi, salīdzinot ar to, kāda bija temporalitāte tā sauktajā rietumu pasaulē, lai parādītu, no kā vispār nāk šī diskusija par postmodernismu Latvijā. Otrā nodaļa par postmodernismu aktualitāti 90. gados un 2000. gadu sākumā. Un tad trešā jau par mūsdienām. Vēl divas piebildes. Es lietoju divus jēdzienus, manuprāt, referāta tēmas kontekstā loģiskā traktējumā, proti par temporalitātes runāju nevis kā kvantitatīvu, proti es nesaku, ka tajā gadā sākās postmodernisms, vai tad viņš beidzās. Es runāju par to kā kvalitatīvu kategoriju un par tradīcijas runāju plašākā nozīmē par latviešu dzejas tradīciju. Latvijas laiks. Katram mēģinājumam domāt par mākslas plašā nozīmē aktuālo situāciju, manuprāt, būtu jāsāks ar filozofisku un kritisku skatījumu uz kultūras formu temporalizāciju, kur struktūra var būtiski atšķirties starp vienu ideoloģisko, geogrāfisko vai nacionālo sakārtu un citu, uzsverot, ka tās nav savstarpēji reducējamas. Īpaši izaicinājuši šajā ziņā izrādījies bēdīgi slavenais rietumu un austrumu pretnostatījums, kurā ēnā nereti paliek nacionālo kultūru īpatnības, tādējādi radot augsni represīviem vērtējumiem pēc neuzmanīgi pielāgotiem standartiem. Ieviest filozofisku pastarpinājumu šī raksta kontekstā nozīmē izvaicāt veidus, kā mēs definējam latviešu jaunākās dzejas attiecības ar tādām rietumu kultūras radītām un noteiktam kanonam piesaistītām formām, kā modernisms, avantgards un postmodernisms. Vēl vairāk, minētās intelektuālās kustības ir vēsturiskās totalizācijas kategorijas, katra ar saviem problemātiskiem pieņēmumiem par laika ritējumu. Šis epistemoloģiskais aspekts noved pie nepieciešamības kritiski uzlūkot vērtības, kas rodas līdz ar katru jaunu vēstures interpretāciju, it īpaši, ja runa par šo vērtību apropriāciju mākslā un to pavadošajos komentāros, recenzijās, diskusijās, zinātniskās apcerēs, kas dažādu politisku apstākļu dēļ neizbēgami atšķiras no jaunapgūto elementu oriģinālās vides. 20. gadsimta vidū rietumu filozofiskā doma tiešāk vai netiešāk atsaucoties uz neseno humāno katastrofu, atzīst modernitātes šī apgaismības projekta pretrunīgo vēsturi, kas sākās ar Immanuela Kanta pasludināto iziešanu no nepilngadības, kurā cilvēks atrodas pats savas vainas dēļ. Tas beigās lika zaudēt valodu nacismu pastrādāto zvērību priekšā. Modernitātes sapnis par racionalitātes kundzību kļūst par cinisku joku, un šī metamorfoze ietekmē arī ierastu entuziastisku attieksmi pret modernismu. Vācu filozofa Teodora Adorno apgalvojums, ka rakstīt dzeju pēc Aušvicas ir barbarisms, ir ļoti zīmīgs, un viņš aicina pārdomāt modernās dzejas turpmāko likteni, neizsakāmo notikumu, padarot par eksistenciālu un zināšanu robežu, par tumšu un netieši tvēramu referentu. Klasisks piemērs dzejniekam, kurš spējas atrast ētisku un estētisku adekvātu veidu, kā turpināt rakstīt dzeju šajā situācijā, ir Pauls Cēlāns, un bieži min šajā kontekstā, jo viņa darbi radikāli problematizē reprezentācijas iespējamību. Savā ziņā varētu teikt, ka Cēlāna lirika uzrāda vēlīnā modernismu robežas. Postmodernisma devums ir cilvēka krīzes pārvēršana krīzes filozofijā. Postmodernisms nāk ar apokaliptisku leksiku, ar letālām diagnozēm,
Šis pesimisms iezīmē distancēšanos no modernismu, kurš tiek demistificēts ar citātu, parodijas un stilu pluralitātes līdzekļiem. Tiesa, postmodernisms joprojām savu arsenālā patur modernismu galvenos formālos atklājumus un kā vienīgo novitāti pieļauj sakārtojumu. Uzsvars uz sakārtojumu, kas principā ir retrospektīvs sakārtojums, postmodernismu padara sastingušu. Šīm drūmajām noskaņām pēckara Latvijā visiem zinām iemeslu dēļ neatrodas vieta, vismaz neoficiālās kultūras līmenī, kurš gaisot nosaka izplūdušais un ģeogrāfiski definētais sociālistiskā realisma stils, un tiešām ļoti izplūdis, ar piesaisti vēsturiskam optimismam un dialektiskam materialitātē balstītam pasaules uzskatam. Postmodernisms tikmēr, vēlreiz jāakcentē, ka tas ir rietumu izgudrojums, pieļauj mākslas palikšanu metafiziski spekulatīvā līmenī. Latviešu dzejnieku patvērumu no smacīgā sociālistiskā realisma meklē nevis mākslas nāves idejā, kas tobrīd ir aktuāli rietumos, bet piesardzīgi atgriežas pie modernisma idejas par mākslas autonomiju. Krievu mākslas kritiķi un filozofi Ketija Čukrova ir rezumējusi tāds rietumu mākslā būtisks kategorijas kā ideālais likteni padomu ideoloģijā. Tātad šai pus dzelzs priekškaram ideālais ir nevis transcendentāla abstrakcija, bet gan tikai daļa no ikdienas dzīves, komunikācijas un ražošanas spēkiem. Lieki piebilst šī rietuma teorijai sveša doma, īpaši poststrukturālismam un dekonstrukcijai. Pavisam cita ir arī attieksme pret valodu. Vienā pusē dzelzs priekškaram tā tiek traktēta kā metafiziska cilvēku domāšanai fundamentāla struktūra, tā sauktais lingvistiskais pagrieziens, kamēr otrā kā empirisks saziņas līdzeklis. Pirmām kārtām kā empirisks saziņas līdzeklis. Šīs epistemoloģiskās atšķirības veido divas dažādas temporalitātes. Daļa latviešu dzejas pēc padomju savienības sabrukuma var uzlūkot kā centienus šīs plaisas aizpildīt ar jaunu saturu, atcerot spēles lauku arī postmodernismu vēsmā, postmodernismu aktualitāti. Jānis Taurens grāmatā Konceptuālisms Latvijā cita starpā iedziļinās arī padomju gadu filozofiskajā klimatā. Viņa secinājumi par konceptuālismam nepieciešamo teoriju neesamību var attiecināt arī uz postmodernismu ideju aktualitāti, precīzāk sakot, uz grūtībām iegūt šo aktualitāti. Šis apstākļus gan nav kaitējis atsevišķi literāru parauga esamībai. Gunts Berelis kā savdabīgi piemēru min Maģera Zariņa romānu Viltotais Fausts, jeb pārlabot un papildināt pavāru grāmatu, kas rotaļājas ar dažām postmodernismu tendencēm, citēju, kultūras pašrefleksiju, teksta sevis apzināšanos, robežu noārdīšanu un žānru, augstās literatūras un zemās pavārgrāmatas saplūšanu, baktinisko karnevalizāciju, marginālismu un citādi beigas. Diemžēl bez īpašas ievērības literatūras pētniecībā palicis Jura Boiko un Hārdija Lediņa 70. gadu nogalē sarakstītais, taču tikai 2005. gadā pilnā apjomā publicētais absurdais romāns Vārsmās, arī savu veidu ļoti izteikts hibrīda teksts, romāns Zun, kura eksperimentālā forma apstiprina radniecību rietumu un krievu avangardu, tiesīt kā postmoderni piebilstot, ka šeit atmesta futurismu un dadaismu substance, politiskais naivums un apokaliptiskā pasaules izjūta, taču saglabāt ticību kolāžas, skaņas dzējas un neparasta tipogrāfijas spējām izjaukt mēdīju veselumu, kā arī avangardu poētikas aizrautībai ar internacionālismu. Un tā vispār ir būtiska atšķirības starp, man tā liekas, būtiskāka atšķirības starp modernismu un postmodernismu, ka postmodernisms principā formāli izskatās ļoti līdzīgi, bet viņš to filozofisko substanci, tos nolūkus, kas ir aiz mākslas darba, viņš viņus izmaina. Viņš viņus nepatur. Atskatoties uz rietumu literatūru, var noprast, ka postmodernismu tendences vairāk tikuši saistīts ar prózu, dzejai pievēršoties mazāk. Piemēram, amerikāņi 60. un 70. gadu dzejā, salīdzinot ar postmodernismu, svarīgāk ir citi totalizējoši apzīmējumi. Ņujorkas skola, bītu dzeja, valodas dzeja. Vēlāk gan šos grupējumus viegli roku ieskaita postmodernismā.
Situācija ar tulkojumiem, kas nepieciešami postmoderno nosacījumu labākai izprašanai un iespējamai apropriācijai, uzlabojas līdz ar valsts neatkarības atjaunošanu. 91. gadā žurnāla grāmata publicēta Žana Franca Liotāra apcer postmodernismu skaidrojums bērniem. Tas ir salīdzinoši tobrīd vēl aktuāls tulkojums, jo oriģinālā šis darbs tika publicēts tikai 88. gadā. Līdzās šim tulkojumam nodrukāt arī Māras Rubens esē par attiecīgo tēmu. Tāpat izdevuma 12. numuru atrodams mazāk ietekmīgais Jirgena Habermasa darbs Modernisms līdz galam nerealizēts projekts, ko viņš saraksta 80. gadā, kas netieši polemizē Liotāra aizstāvēto zināšanu paraloģiju. Tās analogs mākslas sfērā stilu daudzveidību, kurai Habermas negribēdams atteikties no apgaismības ideāliem pretstata konsensa teoriju. Tā ir būtiska atšķirība starp viņiem abiem. Abi filozofi gan ir viensprāts, ka postmodernisms ir modernisma daļa. 92. gadā dienasgaismu ierauga arī Rolanda Barta autora nāves tulkojums, kas autora personības medības nomaina par labu rakstības brīvībai. Liotāra slavenā tēze, ka postmodernajā stāvoklī lielais stāstījums zaudējuši ticamību, savā veidā atbalstojas arī attieksmes maiņā pret modernismu. Viens no lielajiem stāstiem, kas sākot ar 60. gadiem sāk zaudēt savu pašsaprotamību, ir māksla kā nebeidzams progress. Šī fona ironija un parodija ir pēdējās, kas sola paglābt no vienkāršas veco tekstu stilizācijas. Tas gan nav latviešu 90. gadu dzejas raizes. Reti kuram ir interesi demistificēt jo modernismu sasniegums, jo lokālais konteksts vēsturisku apstākļu dēļ drīzāk mudina modernismu uzlūkot kā nerealizētu projektu. Vienkārši izsakoties, sociālistiskais realisms it kā neļauj no modernismu nogurt. Kārlis Pērniņš pirms 10 gadiem publicētajā rakstā postmodernā laikmeta latviešu dzejas secina, ka latviešu dzejā nav notikušas īpašas diskusijas par postmodernismu un citiem teorētiskiem jautājumiem. To vietā eksistē nereflektēta sekošana modernismu ideāliem, postmodernismu drīzāk ir vāja ietekme. Šajā ziņā zīmīgi Redvīna Raupa un Edvarda Daiva 90. gadu vidū tapusī dzeja. Raupa ekspresīvie metafizikas nojausmu pilnie teksti iemieso modernās lirikas invariantu, kā to definējis poļu literatūras zinātnieks Edvards Možeiko. Tad ir 4 pazīmes. Attiekšanās no mimēzes estētikas, no realitātes atdarinājuma, koncentrēšanās uz literatūras formālajiem atribūtiem, izteikts subjektīvisms ārpasaules uztverē, gremdēšanās cilvēku psihikas neapzinātajos un mistiskajos slāņos. Nevar nepamanīt, ka šie 4 principi kopā veido padomju, nodevu dzejas antitēzi. Protams, to es negribu teikt, ka padomju laikā visa dzeja bija par to, cik lieliski dzīvot PSRS. Savukārt Edvarda Daiva dzejoļi, kas visai postmodernā manierā eksperimentē ar tekstu veselumu un vēstījumu nojēgumiem, satur tikpat būtisko romantisko ievirzi. 21. gadsimta pirmajos gados aizrautība ar virsmas estētiku parādās Ēriks Bērziņas jutekliskajos patērētāju kultūras iespaidotajos dzejoļos. Citējot Intu Čaklo, Bērziņai ārpusēju atskaites punktu nav, līdz ar to viņas dzejas pasaule šaurāka, plakanāka. Un te vēl varētu minēt arī Marta Pujāta pirmo dzejoļu krājumu, Tuk par sevi. Pilnīgākam priekšstatam par 90. un 2000. gadu sākuma intelektuālo klimatu lieta nodara atskats uz kritisko diskursu, kurā novērojams postmodernismu radīts apmulsums. Vairākus zīmīgus gadījumus iepriekš minētajā rakstā jau uzrādījis Vērniņš. Tas uzskatāmākais ir apgalvojums, ka postmodernisms ir latviešu mentalitātei tradīcijai absolūti svešs. Te es tikai gribētu papildināt ar Bereļa amizanto piemēru, kurš 2001. gadā izdod veselu grāmatu par latviešu prosas attiecībām ar postmodernismu, taču ievadā neslēp, ka postmodernismu teorijas viņam liekas pārāk sarežģītas. Iespējams, ka latviešu dzejā ir nokvēstas brīdis, kad postmodernismu teorija
var atrasties ciešām iedarbībā ar praksi. Un šodien uz 90. gadiem varam atskatīties kā uz neizmantot iespēju laiku. Tomēr tā ir tikai viena perspektīva, kuru klusi pavada postkoloniālismu rēks. Trešā nodaļa – banalitāte un metamodernisms. Šodien aktuālais jautājums par laikmetīgumu šķiet tiec pārvarēt ideoloģisko kategoriju rietumu un austrumu nospraustās robežas un savienot pasauli tādā kā supertemporalitātē. Atbildes uz jautājumu, kas ir laikmetīgais, tiek uzdots. Šis jautājums tiek uzdots visdažādākajās zemeslodes vietās un visdažādākajos kontekstos. Un šīs supertemporalitātes noturība veicina laikmetīgās mākslas visurasamību, nemitīgās diskusijas par laikmetīgo mākslu. Jāpiekrīt Borisam Groisam, kurš teica, ka nekad agrāk cilvēks nav tik ļoti interesējusies par savu laikmetīgumu. Kultūras interpretācijā šī interese izpauž noteiktā leksikā, pie kuras pieder arī postmodernismu noriet pasludināšana un te sekojoša mēģinājuma iezīmēt jaunās estētikas vaibstus. Vairāks no šiem mēģinājumiem vieno tas, ka viņi tā vai citādi ilustrē izmaiņas attieksmē pret tradīciju. Fragments no Toma Ķeņša raksta mūsdienas pēc postmodernismu palīdz īsi raksturot šīs pārvērtības. Citēju. Modernisms darbojās kā jaunu stilu radīšana, vecos noliedzot. Postmodernisms ir visu vēsturisko stilu nevēsturisku saviskošana. Savukārt mūsdienas vēsturisko stilu izpausme, artefaktu pieņemšana, respektējot to vēsturiskumu. Citādi beigas. Mūsdienu māksla plašā nozīmē tātad ir iezīmīga ar jaunu apropriācijas ētiku, kas tiek definēta ne tikai attiecībā pret modernismu, to daļai atbrīvojot no postmodernās ironijas, bet arī pret postmodernismu kā pēdējo tradīciju. Kā šis pavērsiens izpauž šī jaunākajā dzejā? Es esmu gandrīz jau beigās. Tā atrodas temporalitātē, kur raksturo kāds īpašs paradoks. No vienas puses šodienas mākslas šķērso dažādas laikās, modernā, postmodernā, romantismu reanimējošā. Katra no tām nāk ar saviem rēgiem, aicinot mūs par tiem parūpēties, taču no otras puses līdzās šai modernismu svešajai interesē par pagātnes idejām, pavasarī iespējas apzinātajai kultūras amnēzijai, nereflektētam, neironiskam banalitātes lietojumam. Dziļdomības un aizkustinājumu nolūkos izmantot banalitāti ir pretrunā ne tikai modernismu pielūgtajai oriģinalitātei, bet arī liela tā ar izpratnē par postmoderno mākslas darbu, kā hermenētikai nepaklausīgu objektu. Tad daži piemēri no latviešu dzejas, 3 piemēri. Dzīve ir kliba, viņai vajadzīgs kruķis, vienīgais, kurš to var piešķirt, ir Dievs, Toms Trēbergs. Es biju tik jutīga, gribēju, lai tu man pieskaries, Madara Gruntmana. Mans mīļākais, arī tu kā visi citi, pārvērtīsies puteklītī, Mārs Salējs. Acīm redzot, ir nepieciešams kāds teorētisks modelis, kas ļautu reizē izprast banālā leģitimizāciju un iezīmēt kontūrus mūsdienīgai un iejūtīgai apropriācijas ētikai. Un viena no šīm teorijām, kas šobrīd visnotiek populāri, ir metamodernisma teorija. Saīsinot varu teikt, ka viņi akcentē svārstības, nemitīgas svārstības starp postmodernismu un metamodernismu, kā neizšķiroties, kurš tad būs tas dominējošais. Un šo tendenci vidū izceļas arī autentiski atklāta vēstījumu nostiprināšanās kritiķu atzītās literatūras līmenī. Prozā to lieliski pierāda psiholoģiskā realisma neapsīkstošie panākumi, kamēr dzejā liriskā es saistīšana ar autoru faktisko es, kas arī kritikā par spīti modernismu un postmodernismu parādās ļoti regulāri, ka kritiķis mēģina saprast, kur tas autors parādās tajā tekstā. Noteiktā perspektīvā tas varētu šķist savādi, bet visdrīzāk jāpieņem, ka tāda ir mūsdienu realitāte. Un tā pašas beigas.
Jā, nu tas, kas raksturo to daudzveidību un to svārstīšanos latviešu dzejā, dažu autoru dzejas pazīmes. Postmodernismu citēšanas stratēģijai uzticīgs palicis Ronalds Briedis, kurš parodē Āzijas kultūras simbolus. Spilgta debija ar krājumu Zilonas okeāns 15. gadā padevusies Elīnai Bākulei, kas aktualizējusi avantgarda eksperiments ar dzejoļu bezjēgu un skanējumu. Eināram Pelšam licies dabiski turpināt konceptuālismu un grafiskās dzejas tradīciju, valodu īstenojot kā jebkurai pat visnecelākajai zīmē atvērtu teritoriju. Konceptuālismu radniecīgi tekstu atrodam arī Jānis Auziņas jaunākajā krājumā. Šajā virzienā šķiet dots arī Kārlis Vērdiņš pēc krājuma pieaugušie. Modernismu ideja par neizskāmo kā tekstu ekspresivitātei būtisku kategoriju joprojām iemieso Edvīna Raupa pēdējās 2 grāmatas, tiesa jau akcerīgākās tuņkārtās. Pētera Draguna krājumā Tumšā stunda iekļaut tekstu, kas pārsteidzošā kārtā izrādās spilgta ekspresionismu un poētikas paraugi. Savukārt Arvi Vigula publikācijas pēc grāmatas 5 no rīta liecina par zviedru vēlīnā modernistu Tomasu Transtēmēru spēcīgu ietekmi, salīdzinājumu un 2 četrindas, kas metaforizē plaisu starp miesu un garu. Un es domāju, ja jūs nezināt, kurš mums tiešām būtu grūti pateikt, kurš to rakstījis. Pirmā četrinda, bet vakarā guļu kā kuģis izslēgtām gaismām, nepārāk tālu no īstenības, kamēr apkalpa pilsētas parkiem spieto. Un otrā struktūra ziņā identiski. Sarāvies čokurā, tu grimsti miegā dziļi, kā pamatakmens zemē, kamēr tavas domas klaiņo pa tukšajiem mājas stāviem tur augšā. Latviešu dzejā, manuprāt, nevar īsti nosaukt, es pat nevaru nosaukt 2 autors, kas vispār rakstīt līdzīgi viens otram, līdz ar to es nevaru arī iezīmēt kaut kādas konkrētas tendences. Tāpēc var izmēt tikai vienu, visiem kopēju tendenci, proti šī neizlēmība par vai pieslēgšanos postmodernismu vai modernismam. Un nemaz nerunājot par to, ka ir veseli dzejnieki, kuriem vispār šis jautājums par kaut kādu tradīciju vai laiku ir pilnīgi vienaldzīgs.